Labdien! Mani sauc Viktors Bārviks. YouTube'ā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas centra Kristus draudzes mācītājs. Draudzes mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķir Apostoļu darbu grāmatas 1. nodaļu. Uzsākam jaunu sprediķu ciklu, ceļojumu caur Apostoļu darbu grāmatu. Šī grāmata ir ļoti spēcīga un ļoti saistoša mums šodien. Šodien izmantosim šos avotus. Apostoļu darbu grāmatas 1. nodaļā no 1. līdz 11. pantam ir rakstīts: Pirmajā grāmatā, Teofil, esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darījis un mācījis no paša sākuma, līdz tai dienai, kad caur Svēto garu devis pavēles apostoļiem, ko bija izredzējis, viņš tika uzņemts debesīs. Tiem viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīvs parādījies, un 40 dienas viņu vidū redzēts runājis par Dieva valstību. Un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja: Kungs, vai tu šī laikā atkal uzcelsi Izrēlam valstību? Viņš tiem atbildēja: Nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolicis savā paša varā, bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais gars būs nācis pāri jums, un būsit mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samārijā un līdz pašam pasaules galam. To sacījis, viņš tiem redzot tika pacelts, un mākonis viņu uzņēma prom no viņu acīm. Kad tie viņam aizejot cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja 2 vīri baltās drēbēs. Tie sacīja: Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizējam. Lūka sāk šo grāmatu tā: Pirmajā grāmatā, Teofil. Lūka uzrakstīja šo grāmatu Svētā gara iedvesmojumā. Pāvils uzrakstīja visvairāk jaunās derības grāmatu, taču Lūka lielākā apjomā. Tas ir Lūkas evangēlijs kopā ar Apostoļu darbu grāmatu. Šīs ir apjomīgas grāmatas. Lūka šeit nav nosaukts, bet agrīnā draudze zināja, ka viņš to uzrakstīja. Lūka bija ārsts pēc profesijas, bet vēlāk apostoļu Pāvila misijas ceļabiedrs. 2. vēstule Timotejam 4. nodaļā 11. pantā Pāvils raksta: Lūka ir vienīgais pie manis, Marku ņem un atved sev līdzi, jo viņš ir man ļoti noderīgs kalpošanai. Apostoļu darbu grāmatas 2. daļa ir par to, ko Svētais gars darīja caur Pāvilu un citiem. Grāmatas 1. daļa ir par to, ko Svētais gars darīja caur Pēteri un citiem. Pārnestā nozīmē tiek uzrakstīta grāmata, ko Svētais gars dara caur tevi, kristieti. Apostoļu darbu grāmatas 1. nodaļā, 1. un 2. pantā ir rakstīts: Pirmajā grāmatā, Teofil, esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darījis un mācījis no paša sākuma, līdz tai dienai, kad caur Svēto garu devis pavēles apostoļiem, ko bija izredzējis, viņš tika uzņemts debesīs. Apostoļu darbu grāmata ir turpinājums Jēzus darbībai, bet tagad caur Svēto garu, caur apostoļiem un agrīno draudzi. Jēzus mūsdienās darbojās caur Svēto garu savā miesā, draudzē, tas ir kristiešos. Ja tu neļauj Jēzum darboties caur tevi, tad tu netiksi pestīts. Lūkas evangēlija
1. nodaļas 1. 4 pantos ir rakstīts, kad jau daudzi sākuši aprakstīt lietas, kas notikušas mūsu starpā, kā tās mums atstāstījuši pirmie acu liecinieki un Dieva vārda kalpi, tad arī es, visam no sākuma izsekojis, nolēmu tev, cienījamo Teofilu, to pēc kārtas uzrakstīt, lai tu pārliecinātos par tās mācības patiesību, kas tev darīta zināma. Abas vēstules grāmatas ir uzrakstītas Teofilam, tam, kas mīl Dievu, vai Dieva draugam, vai patronam, kas finansēs grāmatas pavairošanu. Lūka uzrakstīja šīs grāmatas, lai viņa auditorija būtu pārliecināta būt Jēzus mācekļiem. 4. pants, lai tu pārliecinātos par tās mācības patiesību, kas tev darīta zināma. Lūkas evangēlijā 24. nodaļā Jēzus parādās saviem mācekļiem. No 45. līdz 49. pantam ir rakstīts, tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata, un tiem sacīja, tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no miruņiem 3. dienā, un ka viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzālemes, un jūs esat liecinieki tam visam, un redzi, es jums sūtu sava tēva apsolījumu, bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes. Lūkas evangēlijs un apostoļu darbu grāmata pieder pie kaut kā vēl lielāku. Apostoļu darbi nav tikai 2. daļa Lūkas evangēlijam. Lūkas evangēlijs pats ir daļa no kaut kā lielāka pestīšanas stāsta. Jēzus turpinās darboties caur Svēto garu, tagad caur apostoļiem un pārējo draudzi. Jēzus ir pie Tēva labās rokas, Svētais gars ir nosūtīts pie mums. Mums ir jāizvēlās, vai mēs vēlamies dalību šajā darbībā vai arī nē. Apostoļu darbu grāmata ir stāsts par augšām celto Jēzus darbību, kas turpinās no debesīm arī caur tevi, ja tu to atļauj, kristieti. Jāņa evangēlijā 14. nodaļas 18. pantā Jēzus saka, es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Kā tas notiks? Jāņa evangēlijā 16. nodaļas 7. pantā Jēzus saka, tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizēju, jo ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis es to sūtīšu pie jums. Jāņa evangēlijā 16. nodaļā no 12. līdz 14. pantam Jēzus saka, vēl daudz kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmās nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. To Jēzus apsolīja apostuļiem. Mums taču ir jālasa un jāsaprot tas, ko apostuļi uzrakstīja. Jēzus darbs virs zemes turpinās caur Svēto garu, ko Jēzus sūtīja, un Kristus miesu, tas ir draudzi, kurā mājo Svētais gars. Apostoļu darbu grāmatas 1. nodaļā no 4. līdz 5. pantam ir rakstīts, un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti
ar Svēto garu pēc nedaudz dienām. Šis ir Jēzus darbības turpinājums. Pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes. Jesejas grāmatas 2. nodaļas 3. pantā ir rakstīts: un nāks daudzas tautas un sacīs: iesim, kāpsim tā kunga kalnā, Jēkaba dieva namā, lai viņš mums māca savus ceļus, un mēs, lai staigājam viņa tekas. Jo no Cijānas izies pamācība, un tā kunga vārds no Jeruzālemes. Cijāna ir Jeruzāleme. Evangēlijs izies no tās vietas, kur Jēzus nomira, tika apglabāts un augšām cēlās. Šajā grāmatā ir divas izteiktas tēmas – augšām celšanās un Dieva valstība. Apostoļu darbu grāmatas 1. nodaļas 3. pantā ir rakstīts: tiem viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīvs parādījies. Augšām celšanās. Nav evangēlija bez augšām celšanās. Jēzus augšām celšanās tiek nepārtraukti sludināta. Daži to pieņems un viņu dzīves mainīsies. Vairums to noraidīs ar katastrofām sekām. Cilvēki klausīsies vēsti par Jēzu, līdz apostoļi sāks runāt par Jēzus augšām celšanos. Tad būs: šis ir neprāts. Pāvila 1. vēstule korintiešiem 1. nodaļā no 22. līdz 24. pantam ir rakstīts: jūdi prasa zīmes un grieki meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģekība, bet tiem, kas aicināti, tik labi jūdiem kā griekiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. Krustā sistais Jēzus augšām cēlās. Šo pantu patiesību mēs redzēsim izpaužoties apostoļu darbu grāmatā. Dieva valstība. Apostoļu darbu grāmatas 1. nodaļas 3. pantam ir rakstīts: tiem viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīvs parādījies, un 40 dienas viņu vidū redzēts, runājies par Dieva valstību. Lūkas un Mateja evangēlijā šī Dieva valstības valoda ir atrodama visur. Mateja evangēlijā debesu valstība. Jēzus sludināja: atgriezies, jo Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi. Apostoļu darbu grāmatā šī valoda nav tik bieži sastopama, tikai sākumā un beigās, taču šī ideja, šī patiesība ir visur. Grāmatas beigās Pāvils ir Romā zem mājas aresta. Lasīsim grāmatas pēdējo pantu. 28. nodaļā 13. pantā ir rakstīts: viņš palika pilnus 2 gadus savā īrētājā mājoklī un pieņēma visus, kas pie viņa nāca, sludinādams Dieva valstību, un neviena nekavēts ar lielu drosmi mācīdams par kungu Jēzu Kristu. Ja ir ķēniņš, tad arī ir valstība. Ko Dieva valstība nes mūsu sabiedrībai? Ko tas nozīmē, ka Jēzus ir visaugstākais? Ko tas nozīmē, ka mēs atrodamies Dieva valstībā? Kā tas izskatās? Apostoļu darbu grāmata sniedz atbildi uz jautājumu, kas īstenībā ir Dieva valstība. Grāmatas sākumā apostoļi šķiet pārprot Dieva valstības dabu. 1. nodaļas 6. pantā ir rakstīts: tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja: kungs, vai tu šī laikā atkal uzcelsi Izraēlam valstību? Apostoļi, tā kā pārējie jūdi, gaidīja, ka Mesija atjaunos fiziskā Izraēla fizisko varenību.
bet tad Jēzus nomira un viss it kā nogāja no sliedēm. Apustuļi it kā saka, vai mēs varam tagad atgriezties pie šī projekta, kas ir tautas fiziskā varenība? Žagatas ir pārvarētas. Vai mēs varam atgriezties pie Make Israel Great Again projekta? Tas ir padarīsim Izrēlu varenu atkal. Nevis Trumpa maga, tas ir Make America Great Again, padarīsim Ameriku atkal varenu, bet miga, padarīsim Izrēlu atkal varenu. Atgriežamies laikā uz Jēzus augšamcelšanās dienu. Lūkas evangēlija 24. nodaļā no 13. līdz 21. pantam ir rakstīts, un redzi, 2 no tiem gāja tai pašā dienā uz kādu pilsētiņu, tā bija 60 stadijas no Jeruzālemes, vārdā Emava, un tie sarunājās par visām tām lietām, kas bija notikušas, un gadījās, kad tie tā savā starpā runāja un apspriedās, arī pats Jēzus tiem tuvojās un gāja ar viņiem, bet viņu acis tapa turētas, ka tie viņu nepazina, un viņš tiem sacīja, kādas tās runas, ko jūs runājat savā starpā uz ceļa, un viņi apstājās bēdu pilnām sirdīm, tad viens vārdā Kleops atbildēja un viņam sacīja, vai tu viens esi tāds svešinieks Jeruzālemē, kas nezina, kas šīs dienās tur noticis? Un viņš tiem sacīja, kas tad? Un tie viņam sacīja, tas ar Jēzu no Nacaretes, kas bija pravietis, varens darbos un vārdos Dieva un visas tautas priekšā, ka to mūsu augstie priesteri un virsnieki nodevuši pazudināšanai uz nāvi un viņu situši krustā, bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas Izrēlu atpestīs, un turklāt šodien ir tieši 3. diena, kopš šīs lietas notikušas. 21. pants, bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas Izrēlu atpestīs, un turklāt šodien ir tieši 3. diena, kopš šīs lietas notikušas. Miga, bet tā nav Dieva valstības daba. Doma izskan, ka šķiet Jēzus nav īstais, jo viņš nomira, un tā tad nespēja panākt miga. Kas ir Dieva valstība? Eksistē teoloģijas, kas māca, ka fiziskais Izraels tiks atjaunots kā varena fiziska valsts, impērija. Arī šodien cilvēki cenšas saprast, kā pasaules notikumi attiecās uz Izrēlu Dieva plānā. Taču Dieva centrā zem jaunās derības, kā tas skaidri redzams grāmatā Jaunā derība, ir viņa baznīca, kas sastāv no ebrejiem, gan tiem, kas nav ebreji. Apostoļu darbu grāmatas 1. nodaļa 7. un 8. pantā rakstīts, viņš tiem atbildēja, nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolicis savā paša varā, bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samārijā un līdz pašam pasaules galam. Dievam ir plāns, uzticies plānam. Lūk, kas jums jādara, gaidiet Svēto Garu, lieciniet par mani visur. Tu esi saukts būt lieciniekam. Kam? Jēzus karaliskai valdīšanai. Tev ir jāsaprot tas, ko Jēzus valdīšana nozīmē. Un būsit mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samārijā un līdz pašam pasaules galam. Evangēlijs izplatīsies. Tu būsi līdzeklis evangēlija
izplatīšanai, ja tu to atļausi. Pāri kalniem, ielejām un jūrām, bet arī neredzamajām robežām, kultūru, slāņu, valodu, etniskām. Tieši tas notiek Apostoļu darbu grāmatā. Apostoļu darbu grāmatas 1. nodaļas 9. pants. To sacījis viņš tiem redzot tika pacelts, un mākonis viņu uzņēma prom no viņu acīm. Tas ir tik nozīmīgs. Jēzus ieņem savu troni. Kur tas ir? Pie Dieva labās rokas. Cik liela vara viņam? Visa vara ir Jēzum. Jēzus ir ķēniņu ķēniņš. Ko viņš dara mūsu labā? Viņš aizlūdz par mums. Jēzus valda pār debesīm un zemi. Daniēla grāmatas 7. nodaļā no 13. līdz 14. pantam ir rakstīts: kamēr es vēroju nakts parādības, redzi, kā debesu padebešos nāca kāds kā cilvēka dēls savā izskatā. Tas pienāca pie cienījamā sirmgalvja un to nostatīja sirmgalvja priekšā. Viņam tad tika piešķirta vara, godība un valdīšana, tā, ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas. Viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevar iznīcināt. Jēzus tagad valda. Ko tas nozīmē šai pasaulē? To redzēt Apostoļu darbu grāmatā. Apostoļu darba grāmatas 1. nodaļas 10. un 11. pantā ir rakstīts: kad tie viņam aizejot cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja 2 vīri baltās drēbēs. Tie sacīja: galilieši, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizējam. Eņģeļi saka: galilieši, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Apostoļi varētu atbildēt: vai jūs neredzējāt to, kas nu pat notika? Mēs arī cieši skatītos uz debesīm. Jēzus tāpat nāks, kā aizgāja. Lūk, mūsu cerība. Šķiet, šie eņģeļi norāda, ka ir darbs, ko veikt. Dievs vēlās valdīt cilvēku sirdīs, arī to cilvēku sirdīs, ko tu pazīsti. Ir darbs, ko veikt. Beigsim lasot tekstu vēstulē Efeziešiem. Vēstulē Efeziešiem 1. nodaļā no 15. līdz 23. pantam Pāvils raksta: tāpēc, dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētājiem, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās, aizlūgdams, lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādījis Kristū, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šī laikā, vai nākamajā, un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzēji, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda.
Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā. Vai video Evaņģēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.